Šodien no Dista Latvija mums atsūtīja jaunumu, kaltāts pupas. Mums ir pupas ar krējumu un cipoliem, tad mums ir vienkārši pupas ar jūras sāli, un tad mums ir šīs ēdam pupas ar olīveļu un jūras sāli. Sāksim ar pupām ar jūras sāli. Dīvains plakans tāds, nopietni. Atgādina tā kā sempens, tā kā ķirbis ēklis kaut ko. Atgādina kaltātos banāns. Banāns? Jā. Tekstūra tieši tāda paša kā kaltētiem banāniem, tikai garša sāls. Šitās garšīgas, bet šitās varētu varbūt uz salātiem vai kaut kur. Šās labas. Labi, mēģināsim tādas pašas ar krējumu un cipoliem. Tikai čipsīši, jā? Jā, šitie smaržo tā kā tie riekstiņa krējumu cipoliem. Jā. Šitos es varētu jau kā pie āliņa vai vienkārši. Čipšu vietā. Jā. Un jau vēl 21 grams proteīna. Jā, šitie ļoti labi. Ļoti garšīgi. Gan garšiņu var jūs, gan sālīgi. Labi, pagaršosim trešos. Pastīsimies, vai šie mums garšos vislabāk. Jo pašas pupiņas šīs man garšo labāk par parastajām pupiņām. Šīs ēdam pupiņas. Šis ir ar olīveļu un sāli. Šitās tekstūras ziņā ir interesantāks. Bet šitās es arī varētu kaut kur salātos vai kaut kur sarindot, kuras tev patika vislabāk. Tātad šis ir mans top 3. Trešā vieta nonāk ēdamas pupiņām, jo man viņas ir bišķīt pa cietu, man labāk patīk mīkstāks lietas. Tad man ir šīs pupas bez garšvielām, bet ar sāli. Ir labas, ir mīkstas, tāpēc viņas man patīk. Bet man garšo garšvielas, tāpēc numur 1, protams, ka ir pupas ar krēmu un cipoliem. Jā, man šis noteikti arī būs numur 1. Tad otrajā vietā man būs šīs ēdam pupiņas, jo viņas tādas poršas, kraukšīgas un vēl var just arī to olīveļu. Un šīs diezgan līdzīgi. Man viņas abas garšoja, bet es viņas abas varētu lietot reāli tikai salātiem. Un es pat iedomājos, cik garšīgs varētu būt. Tā kā, ja jūs gribat kaut ko pie aliņa vai vienkārši pie filmas vakarā, tad noteikti šitās, ja jums garšo garšvēls tikpat ļoti, cik mums.